Na, čau, čau, mani mīļie, jau jūlijā. Ir jau 2. jūlijas. Un skatāmies, kas ir noticis jūnija pēdējā dienā un jūlija 1. dienā. To, kas būs 2. dienā no rīta, to jūs vēl redzēsiet online. Un tātad sāksim ar to, ka vakar arī Rīgai pārgāja pāri negaisiņa, jāsaka, man te zibens un pērkonis īsti nebija, pāris reizes kaut kur tālāk norūcās, bet no lietutiņš nolija smuki. Neko nevar teikt. Nu, un tad te beidzot arī Latvijai. Nu, te vairāk kaut kur pa Vidzemes pusi varētu būt rāpīgas. Un tā, vēl 30. jūnijā, nu, te kartē rakstīts, ka ir 51 zemestrīce ar 2,5 un vairāk magnitūdām. Un viena no zemestrīcēm, ko es te esmu atzīmējis, 5,2 magnitūdas, tā bija pie Mariannu salām. Tātad Mariannas salas, arī Mariannas ieplaka. Iepriekšējā pasaciņā vēl bija runa par to, kas tur Mariannas ieplakā var būt. Tā kā, nu, tur arī kaut kas notiek. Šis grafiks mums ir atdzīvojies, jo viņš bija pilnīgi melns, kā jūs atceraties, un tad, kad es jums teicu, ka šeit skrien visu uz leju un ļoti strauji, ka tas visticamāk nozīmē, ka kaut kas notiek ar aparatūru. Nu, un te jūs redzat, ka te visi galiņi ir saskrējuši, izņemot vienu, visi ir saskrējuši lejā, un tāpēc mums tur arī neko nerādīja, jo nebija ko rādīt. Nu, un šeit 28. jūlijas, tātad 30. jūnijas, 30. jūnijā ir apdeitots, bet viņš jau rāda datus šeit pēdējo ar 2 dienām iepriekš. Tātad 28. jūnijā ir bijis 268 herci. Draugi mīļi, tas nav maz. Nu, un te jau ir vakardien apdeitots, un te ir jau 29. jūnijas, un te jūs redzat, ka nu jau vēl daži ir parādījušies observatorijas pie dzīvības, tā skaitā Lietuvas observatorija šis te zaļais. Un jau rāda, nu, bišķi pār pa 200 herciem. Nu, priekš šīs te observatorijas, ko mums saka, no 200 herci, draugi mīļi, tas ir daudz. Tas ir daudz. Tā kā mums vibrācijas nāk, tās ir tik lielas, ka visticamāk šajos grafikos viņas nevar parādīt, nevar attēlot, jo tās ir pilnīgi cita līmeņa vibrācijas, kā jūs zinat no pasaciņām. Un līdz ar to mēs varam tikai apskatīties, ko vēl 3D matricas aparatūra uztver, nu, un pēc tā mēģināt nojaust, asociatīvi padomāt, kas tad notiek. Nu, un šeit 30. datums, 21 vakarā, nu, te grafiks bija salīdzinoši visu laiku tumšs, nu, te pēkšņi parādījās atkal interesantas krāsas, nu, skatāmies, kas notiek tālāk. Kā šis grafiks dzīvojas. Nu, pēc tā vien kā te krāsas skraida, kas te notiek. Draugi mīļie, nu, grafiki vienkārši, iekārtas, kas šos grafikus mums rāda, viņām iet grūti pie šīm vibrācijām. Nu, un interesanti, ka vakar 6. vakarā atkal parādījās pilnīgi cits kaut kas.
Nu, un šis jau ir mūsu zāģītis, kurš arī vakarā interesants lietas rādīja. Nu, un te sākās pirmais datums, un te tā ir visa vakardiena. Nu, pēc tā, kā te šis te grafiks strādā uz augšu, uz leju, uz augšu, uz leju, jūs saprotat, ka vibrācijas ir lielas. Nu, te vēl ir tas grafiks, kuri mums ir kā divi grafiki līdz 50 herciem un līdz 100 herciem. Nu, un jau vakarā šis grafiks bija atkal izsists, tā teikt, grafiks, ne, iekārt, kas rāda, izgājis no ierindas sakarā ar milzīgajām vibrācijām. Es tā gribētu teikt. Tā te ir 5, tātad te ir 6, un te ir visticamāk 16, ja? Tātad 4 no 4 dienā vakardiena te sākās. Nu, un tas maksimums ir ap 5, 6. Nu, un jūs redzat, ka te iet pāri. Nu, viss šīs gaišās līnijas, tās arī ir vibrācijas, kas te staigā pa lielajiem herciem. 15,000 hercu. Nu, un te sarkanā līmenī jau atkal mums iet pāri pa 10,000. Tas jau ir kaut kādi 11, 12 tūkstoši hercu. Un sarkans, tā ir maksimālā intensitāte, kas te notiek. Wow! Nu, un ja mums te ap 4 dienās sākās, tad te jau ir 18, te ir 20, nu tad te bišķi jau, nu, tas ir daudz, draugi mīļie. Tas ir 2, 4, 6 stundas. Nu, skaisti vakari pastrādājušas vibrācijas. Pat uzskatām, redzam, ka tādas vibrācijas te nāk un ir. Nu, tad, draugi mīļie, pagaidām tas bija tas, ko es varēju parādīt pa 2 dienām. Nu, vēl ātri pārskriesim pāri grafikiem, ko mēs vēl redzam šodien, kas mums vēl tiek rādīts vai netiek rādīts. Un tā, Itālijas observatorija mājas lapa, te jau ir viss tukšs un kluss. Nu, uztaisīsim vēlreiz jauninājumu. Nu, rekā. Te ir vēl klusāks un tukšāks. Nu, to jūs tikko prezentācijā redzējāt. Nu, tas ir tas pats, ko jūs šeit redzējāt, ja? Nu, un grafiks šodien, te viņš viss ir zaļš un atkal te paliek interesanti violets, bet nu te tās līnijas mazajos grafikos ir gan interesantas mazajos hercos. Nu tā, bija vakardiena, to jūs redzējāt. Te ir viss kluss un mierīgs. Sarkani aizskari arī nu jau ir vietā. Nu, kad arī bija interesantas lietas, nebija viņu. Tā, šeit grafiki mums joprojām nekustās, arī šie grafiki visi. Nu, te līdz 50 herciem te arī jau paliek, nu, un te līdz 100 herciem, draugi mīļie, redzēt, kas te notiek, ja? Nu, tātad grafiks tur ir vakar apstājies. Kā mums te ir zāģīts. Es jau te jums rādīju, bet to, ka viņam te ir 2 radziņi. Nu tas ir, jā. Nu, te sākās šodien, te jau arī ir. Te jau arī šīs te vibrācijas skrien uz augšu. Tā kā viss notiek. Te ir kluss un mierīgs.
Un te joprojām nekas nenotiek. Tā, skatāmies, kas uz saulīti. Pēdējās stundas ir viss mierīgs. Nu, un vakar te bija viens, tā teikt, paveiciens, kas ieskrēja M līmenī. Nu, salīdzinoši ar visām iepriekšējām dienām, tas izskatās jau milzīgs. Bet nu, tas ir M mazie kaut kādi cipariņi. Šķiet, ka M2 bija. Nu, te arī jau puslīdz viss notiek. Te nekas no KP indeksiem nav. Viss ir klus un mierīgs. Un te viss ir absolūti mierīgs. Un te arī ir salīdzinoši mierīgs. Mūsu stabiņi, KP indeksi. Te ir pirmais, kur te solīja, ka vēl varētu būt dzeltens un otrā arī sākums. Nu, un 30. pirmais, otrais, kā jūs redzat no lielajiem oranžajiem stabiņiem, te vispār ir knapi kaut kas ieraugams. Kā neko te vairs nevar pateikt zinātnieki. Nu, te arī viss ir klus un mierīgs. Saulīte. 29., 30. Viss ir mierīgs. Nu, sakarā ar vakardienas vienu palēcienu, nu, šī līnija te jau ir pār pa 5 aizskrējusi. Bet nu, tas ir tāda viena spicīta. M2,7. Nu, rekā. M2,7. Nu, un ar godu šim M2,17. 1. jūlijā tātad vesels viens uzliesmojums. M2 klase. Tā, es uztaisīšu lielāku, lai mēs kaut ko te redzam. Un tā arī ir vienīgā filmiņa par 3 dienām, kas te ir parādījusies. Tā, zemestrīces 31 šajā mirklī. Austrālijas tuvu. 5,3 Japāna. Un 5,0 Jaungvineja. Papua Jaungvineja. Nu, tā. Nu, skatāmies, kas te notiek. Un te knapi, un te vispār viss ir izbeidzies. Nu, ja nerāda mums neko, draugi mīļi. Tā, tas vēl bija sen, tas bija 54. Tagad 30., 1., 2., 30. lielākais ir 18. Jūs saprotiet, ka te ir kaut kādi 10, 12, un te ir zem 10 stabili. Draugi mīļi, nu, absolūti neko mums nerāda. Šie grafiki vairs nevar parādīt.
Nu, tas ir tas, ko jūs redzat vēl 29. jūnijas. 30. vēl nebūs, tas labākā gadījumā pēcpusdienā parādīsies. Tā kā to es jums prezentācijā tikko rādīju. No, tur lielākais vakardien ir 203 un otrs ir 196, kas ir šeit augšā. Un pārējie visi dati ir atkal nobraukuši uz nulli. Un tas ir tas, ko mums rāda šis grafiks. O, ne tikai šeit parādījās, bet parādījās arī šeit iepriekšējās dienas. Rekā notiekās. Un te ir Lietuvas, kas te parādās. Un te atkal divas observatorijas pasaulē no 6, kas šeit kaut ko rāda. No tā, draugi mīļie, tādi ir šis apskats, ko es jums varēju pateikt. Jūnija beigas, jūlijas sākums. Jūlijas solās būt arī ļoti interesants mēnesis arī vibrāciju ziņā. Tā kā, nu jā, strādāt sevi neko citu pateikt nevar. Nu tā, draugi mīļie, smaids sejā un gaišas domas. Atā!